Jā, šobrīd tev noteikti liekas, kā es šeit nokļuvu un kāpēc. Redzat, tas viss notika tikai dēļ mūsu džetiņas. Un šajā sērijā līdz šai vietai mēs tiksim. Taisam spēli. Uzmanām, cik tad būs divnieki? Mēs šajā perekupu sērijā pieķersimies šī brīža otrajai perekupu tačkai, ko mēs mazliet esam nolikuši malā, bet šodien viss mainīsies. Ja ar pirmo Volkswagen viss ir kārtībā, mēs viņu esam sapucējuši un gaidām, kad būs viņam pircējs, tad šim auto vēl ļoti daudz kas jāizdara, lai mēs viņu varētu sīst gaisā. Tiem, kas neatcerās, kā šis auto ir nokļuvis pie mums, tad mēs mūsu čomam Stefanam, pašiem to neapzinoties, palīdzējām pārdot viņa Bentliju. Starp citu, to visu varat redzēt manā YouTube kanālā. Un viņš, gribot mums palīdzēt ar mūsu Bentliju projektu, kā komisiju uzdāvināja šo te džetiņu. Šim auto mēs redzam potenciālu un šodien sāksim šo auto kustināt uz priekšu. Un joprojām mēs esam divi fujaki, es Roberts un mans čoms Kosiks ar nepārāk gudru ideju no 700 eiro tikt līdz Bentleyam. Pērkot un pārdodot tačkas, šobrīd es neteiktu, ka mums ļoti spoži iet, bet neviens jau neteica un nedomāja, ka šis būs viegli. Tādēļ tagad sasmērētās iermaizītes, sagatavo melno tēju un laižam piedzīvojumos. Tagad mēs ar Kostiku mēģināsim mūsu sidequestu, mūsu džetiņu aizvest uz numuru salīdzināšanu. Kā tu pateici? Džetiņu? Nē, pēc tam. Kvestiņš kāds? Un mēs tagad aizvedīsim uz tehnisko apskatu šo automašīnu. Mums vajag numuru salīdzināšanu. Es nevaru dabūt tehnisko apskatu, mēģināju Liepājā viņu piereģistrēt, lai es dabu man atnāk tā pasīti, bet es nevarēju, jo viņi ir ļoti ilgi bijuši uzskaits nost. Un tāpēc mums vajag viņu aizvest tur onkuļiem parādīt, kur es nefilmēju šoreiz neko iekšā, jo es atkal negribu visādas draudus dzirdēt un tā tālāk. Ja tur viss būs kārtībā, vajadzētu būt kārtībā, mēs mēģināsim arī apskatīsiet. Neiziesim apskat, bet vajadzētu slimības apdabūt. Tāpat kā ar 46, atkal tā pati epopēja. Mēs braucam uz salīdzināšanu, tad ņemam tehnisko pasi ārā un tad braucam uz skati. Kosiks grib, lai es izmetu ārā šo, man liekas, vērtīgāko mašīnas sastāvdaļu. Ka nav koka apdaras, tā nav. Tu apsēdies, tev masēs muguru viņš. Varbūt 20 gadus atpakaļ iekāpjot likās. Iesēdies, tev tiešām neliekās. Es arī viņu ir sēdējis. Tu gribi, lai es viņu izmetu ārā? Jā. Tas ir dirsāk, Kostik. Tādu labu mantu tu gribi, lai mēs metam ārā. Saprotu, ka tā ir iespējams vērtīgākā lieta šajā mašīnā. Tu jau esi sapisis. Nesapīsis, tāds arī bija. Vai? Ieliekam tev šitās spēles, ka tu driftos, tev būs foršāk mugurai. Jā, slīdēšu. Nē, viņš jau no paneļa uz durvīm. Tad nebūs mums šitāds, ja? Viņš var būt drusku domās, lai karstumā dirsa nesvīst. Opīši dārgi nevar par šito maksāja. Kaut kad iespējams, jā. Es domāju, joprojām viņš maksā kaut ko. Man šitie pripambas visai nepatīk. Mēs metīsim šīs spēles ārā. Jā. Pieskaries pēdējo reizi. Parulē viņas mazliet vēl. Viņš nerulējas. Rulējās, rekur. Par cik mēs mūsu tauregam plēsām šos te pribambas nost un metām ārā, un bija komentāri, kas rakstīja, ka mēs esam idioti. Tev riktīgi šitie nepatīk? Ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk? Ļoti. Tādēļ šo te es atdošu Kosikam, viņš gan vēl to nezina. Izrādās viņam bagažnieks un griezts ir liels deficīts. Ja tā ir problēma, pasēdies, redzat? Šita nav jēga vispār nevar darīt, viņš ir metams. Bet tagad, kad drusku mēs viņu bišku izslūcījām tīri, tāpēc, lai nav kauns braukt skatā iekšā. Man nepatīk, kad ir čusku midzenis un braukt skatā iekšā. Man nepatīkami. Man nebūtu patīkami, ja strādātu tur, man nebūtu patīkami kāpt iekšā netīrā mašīnā. Cik drusku vajag būt cilvēkam. Šo ir daudz patīkamāks. Tikai beņķi aizdirsti, bet tā pa lielam jau... Tā jau tiešām, jau der. Man liekas, ka mums ir diezgan labs akumulators iedots. Viņš ir tāds, arī tad viņš, kad teica, ka stāvēja, mums viņš pielec uzreiz. Viss labi, brauc. Ok, apakaļ. Ļoti labi. Īstenībā, būtu forši jūs ierakstīt komentārā, vai jums gribās viņu tās pārmaiņas redzēt un vispār redzēt kaut ko mēs izdarījām to džetiņu, vai šitais te baigi neinteresē. Jo mums ir kaut kādi plāni, zinu, ka tas mums prasīs daudz laiku, bet man liekas, būtu forši redzēt, kā no šīs miskas atzīmes kaut kas tiešām skaists, jo te reāli ir potenciāls, ne? Man arī tā liekas. Aizbrauksim, apstīsimies, cik mēs divnieks dabūsim šito brīnumu. Mēģinās atvienot miglinieks? Oi. Salauz kaut ko? Jā. Malacis. Tu negribi piesprādzēties? Es esmu. Kas tu pīkst? Nē, tas ir tā situācija, jā. Kas tas ir? Svari. Es par Rīgu kā braucu jau biju. Viņš visu laiku pīkstēs? Jā.
Baigi skaties, no gaišāks paliek. Tad es neko nevaru redzēt savu. Viņam nestrādā tā huiņa ekrānam. Vai viņš vienkārši ir končinīs kīnietis, kuram nav nemaz tās opcijas? Es domāju, ka nav viņš. Pasies, kāds touchscreens. Ļoti patīkami braukt. Tā piekari, ja tu no ārpuses paskaties, to mašīnu izstāsta ļoti skumīgi, bet tā, ka tu brauc ar viņu, ir riktīgi forši. Viņi liekas tā, kad ir pat uzpasēta. Tu saki, ka nav nozīmes kāds gadlaiks un laika propkas? Jā. Vasarā sīkie nav jāved uz skolu, ir mazāks propkas. Nē. Kā sākās skolas laiks, tā ir lielāka. Nu, varbūt. Nevis var būt, bet jā! Bet te visu laiku stāv tā arī. Jā, bet tagad ir vairāk nekā vasarā. Ierakstiet komentārā, vai tā ir, vai nav. Izšķiriet mūsu strīdu šeit. Mēs brauksim iekšā. Mēs šodien ļoti šikojam īstenībā. Mums ir jauni numuri. LL bija smuki, bet viņi viens bija baigi sačakarēts. Lai mašīna sajūt jaunu dzīvību. Tāds svaigumiņš. Mums ir tehniskā beidzot, automašīna ir uzskaitē. Tagad mēs mēģināsim iziet apskatu. Nu, neiziesim apskatu, mēs zinām, mēs mēģināsim nedabūt trīnieku. Taisam spēli. Uzmanām, cik tad būs divnieki? Kā tev liekas, Kostīk, cik būs? 5, ja nav zināms ar lukturiem. Ja, piemēram, nav noregulēta lukturi, tad ir 7. Ja lukturiem būs ok, tad 5. Okay. Es teikšu 6. Pirmā labā lieta ar dīzeļa atgāzēm viss bija štukos, un tad jau nākamais stresiņš ar tehnisko apskatu. Visu te Džeks kārtīgi pārbaudīja, un jau pēc brīža būs tas patiesības mirklis par divniekiem. Un arī tu vari tagad apslādināt video un ierakstīt, kā tev liekas, cik slikti te viss būs. Un nav jau svarīgi, kurš šo spēli uzvar, bet tīri interesanti pašam pēc tam apskatīties, kāda tad ir tā īstā situācija. Vēl pēdējā iespēja jāskatieties. Mēs tikko no apskates atbraucām. Patiesības mirklis. Un redzat, draugi, ko dari? Ko tu dari? 3 divnieki. Ejot skati, Nu? mums pat pazudīja šitie vieninieki. Riepas noteikti būs citas, un tur ir plikas kalašas. Jā. Un bagāžnieks arī būs cits. Ielika par bremžu šļūtenēm, kas pie suportiem stiprinās, tās gumijas. Ir saplaisājušas. Un nedeg S3 stopniks, tas ir tas stopniks, kas pa vidu. Jo no 2001. gada, ja viņš ir, viņam jābūt obligāti degošam. Okay. Tagad mēs gribam pasveicināt Stefanu. Pateikt, mega paldies par tiešām labu biznesu. Esam tikuši pie labas tačkas un mēģināsim viņu uzcelt. Un beigās dabūt tā, ka nav vispār aizrādījumu viņai. Kaut kas viņai ir, ka viņu vajag drusku glābt. Dot viņam otru iespēju. Par cik šis auto sev tehniskajā labi parādīja, tad viņš bija pelnījis pičiņu pačiņu, un šeit arī rezultāts. Uztaisījām pičiņu pačiņu drusku, ko nomazgāts, viņš izskatās pavisam savādāk. Nu, cik jau no savādāk? Nu, nav daudz labāks, bet noteikti dārgāks skats. Tagad plāns iziet tehnisko apskatu, un tad mums ir jāmeklē detaļas šim brīnumam. Īstenībā, meklējot šīs te džetas virsbūves detaļas internetā, es sapratu, ka tas nebūs viegli. Pārsvarā visas detaļas, kuras mums ir vajadzīgas, ir tieši tikpat sliktā stāvoklī kā mūsējās. Bet detaļas, kuras mēs varējām dabūt, ir mūsu bremžu trūbas, kuras pasūtījām pie mūsu draugiem Trodo. Starp citu, sākoties jaunam gadam, mums ir arī jauns atlaižu kods Trodo, kas ir RV26, kas tev ir jāiegaumē katru reizi, kad tavs groziņš būs pāri 50 eiro. Tad, izmantojot šo kodu, tiksi pie bezmaksas piegādes visos pakumātos Latvijā. Un mums tā summa bija par īsu, tādēļ salikām vēl visu vajadzīgo džetas apkopēju. Tur motoreļi un filtri, bet mēs to apkopi autiņam taisīsim vēlāk. Kāpēc? Nu, tur būs viens ieberziens, bet to tu redzēsi mazliet vēlāk. No rīta atbraucām mēs pie Raiviem. Labrīt. No kādi varianti? Jāsaties, kā jūs savādāk pie tā sava Bentlija tiksiet? Mums vajag katrs samanīt tās bremžu šlandziņas. Bremzi mēs sataisījām stopu paši. Šodien jāsamainā 3 šlandziņas un uz skati. Un rīts tagad sākās pie mūsu čoma Raivja, kurš es ceru, ka nav jau izbesījies ar mūsu miskastēm, jo tieši viņš pēdējās tačkas ir novērtējis un arī uzpasējis, par ko viņam milzīgs paldies. Un šis bija pirmdienas rīts, un parasti tie pirmdienas rīti ir sūdīgi. Bet šeit Šitā puse arī skrūvējas. Un tā, ka šis te neinteresanti. džetiņi parādīja atkal sev no labās puses. Zini, domāju, pie pirmdienas dienas pašā rīta agrumā tu ieberziens kaut kāds uzreiz normāls būs.
Te placis ietrinis normālu mašīnu. Ja atgaisoties ar atskrūvējās. Vieni labi pavērsieni, te viss vienkārši notiek maizītē. Un, protams, Košķīgs pajautāja par stāvokli un ko vēl mums vajadzētu izdarīt šim auto, un sapratām, ka mums būs iespējams vēl jāpatērējās, lai šis dzinējs dzīvot vēl ilgi. Un gāja runa tieši par zobsiksnu. Ar zobsiksnu manā skatījumā ir tā, ka, ja tu nopērci to mašīnu un nav nekādu datu, lai cik viņa labi izskatītos, ko viņa ir jāsamaina, jo zobsiksnai ir vai man liekas, pumpiniekam bija 80,000, ko braukt, un vai 5 gadi. Tu jau nezini, varbūt tā mašīna 5 gadus tiešām ir nobraukusi tur 30,000, bet viņa jau ir nostāvējusi ilgi. Tāpēc labāk neriskēt, nav tas tā zobsiksnes maiņa tik dārga. Cik tas uzsver maksā vidēji? Es nezinu, cik citiem maksā. Viņa jau lielajās pilsētās ir dārgāk. Pie mums 120 eiro par maiņu. Un zobsiksnes komplekss, man liekas, ar kaut kas 120, 140 maksā. Plus vēl antifrīziņš kaut kas, tur 300 var ierakstīties ar to visu pasākumu. Un tiem, kas neatšķir bikšu siksnu no zobsiksnes, bet patīk braukt ar auto, īsumā tas ir šis te brīnums, un ja viņa pārplīst, tad tas remonts būs stipri dārgāks. Ja šis brīnums pārplīst, dzinējs apstājās un nav sinhronizācijas starp virzuļiem un vārstiem, un taupot uz zobsiksnu, tu vari pamatīgi iebersties finansiāli. Ja tu nopērci mašīnu un tu zini, ka tur viņu gribi braukt, labāk samēņi, un tu zini, ka tev galva nesāp tajā pusē, tu uzreiz celiņas siksnas, rullīšus, apsties ģeneratoru, visu to pusi sateis un mierīgu sirdi brauc un nelauzi galvu nekā nopērc. Kad ir mainīta, kad nav mainīta. Labi, vizuāli apskatoties, tur labi, ja tur tiešām vēl cipariņus visus var ideāli izlasīt, visu, labi, tiešām tad ir nesen mainīta, bet, es tik un tā visiem pārsvarā, kas tikko nopērk mašīnu, rekomendēju samainīt, un bieži vien tā arī ir, ka tu beigās nojauc, skaties jau drusku ūdens sūknis, sācis sulot vēl kaut kas, labāk to izdarīt uzreiz un mierīgu sirdi pēc tam gulēt. Ir kaut kādi vecie benzīnieki, kam var pārtrūkt zobena, turpat pļavas vidū uzmeti zobeni un trinkt atkal viss kārtībā. Viņam tās sadalu fāzes tādas sanāk, ka viņš nevar dabūt no virzuļiem pa vārstiem, no šitiem visiem, neizbēgami. Ja godīgi, viņa īstenībā diezgan tā siksna ir pabraukusi, jo kur zobiņi ir, diezgan tur viņi ir pasteipīti. Nepārāk smuku viņi. Paplāst izskatās. To mēs ieliksim darāmo darbu sarakstā uz priekšdienām. Šajā sērijā mēs to nedarīsim, jo sākumā gribam vizuāli redzēt dažas pārmaiņas, un par zobu siksnu domāsim brīdī, kad pārdosim mūsu bobiku un tiksim pie naudiņas. Aizgāja pedālis. Pumpē. Sapumpē. Pumpē. Pumpē. Pumpē, sapumpē, pumpē, pumpē. Raiva teritorijā ir ko parādīt, jau drusku izkrēs cauri, parādīs, kas tur viņa par aparātiem stāv. Z4 arī ar trīnieku. Arī ar trīnieku manuālis. Jā, M-pakā. Viss kā vajag. Es par Z-kām neesmu, bet man liekas, neskaitās M-paka. Es nezinu, man tas tā priekša kaut kā neuzrunā, tāpat kā man arī tās vecās 6. sērijas arī, kam ir šitais garā priekša. Ar viņu ir forši braukt, kad ir nolaists jumts, jo tad ir daudz vietas liekas. Kad ir uzlikts jumts, tā mašīna, viņa nav vēl salikta līdz galam, bet baigi klaustrofobiski iekšā liekas, ka maz vietas liekas. Tas ir drifta seniors. Jā, viņš normāli padeva vējus vaļā, pabrauca, bet tā mašīna izskatās, kā viņa izskatās, bet brauc viņa arī vienkārši pasakaini. Mēs viņai uztaisījām custom BC koilas visas. Viņam ir visas 4 BC racing koilas. Viņš dažreiz dzīvo savu dzīvi, bet tad, kad viņš saņemās, tad tā mašīna tik forši iet, tu visu laiku pilnā gāzē var iet, braukt un 3.5 viņam ir. Un dēļ tā, ka viņai tas oriģināli priekšā tā visa piekara ir tāda, ka tu tur pa lēto vari to leņķi uztaisīt, tā mašīna stūrējas, leņķī brauc viss. Pie Raivja džetiņa kādā citā sērijā atgriezīsies, skati mēs dabūjām, bet tagad laiks padomāt par virsbūvu, jo, te ir daudz problēmas. Un ja kādreiz kāds gribēs viņu no mums nopirkt, tad šādi pavisam nevienam nav viņa vajadzīga. Meklējot budžeta variantā virsbūves detaļas, tas šim modelim nebija vienkārši, varbūt tā tikai mums sakrita, bet viņas vienkārši sakarīgā stāvoklī neeksistē. Visas bija tikpat briesmīgas kā mūsējās. Mūsu pēdējais salmiņš bija mūsu draugi no Šrots ēdole. Kad pārdevām viņam mūsu perekupu ļaļatu, viņi paši uzprasījās uz problēmām. Jums ir detaļas? Daudz detaļas.
Nu, ceļā uz Bentley es domāju, ka mēs jums te varam sadraudzēties. Nu, visticamāk, jums visu kaut ko vajadzēs. Jā, nu, mēs varam sadraudzēties, jā. Nu, šrots ēdola? Šrots ēdola. Par cik tas nav nekāds jaunais auto, tak jābūt viņiem detaļām šim auto. Un runājot ar viņiem, nebija tā, ka viņi man 3 mājas tālāk pasūtīja. Mums ir šrots, mēs varam kaut ko pielasīt un sataisīt. Vienkārši sakot, teica, ka tas ir mazliet sarežģīti, bet viņi to atrisinās. Un tagad es nevaru sagaidīt, ko šrots ēdoli ir sagatavojuši, jo viņi teica, paņemiet ķiveres līdzi. Parasti braucot uz šrotu, tev neprasa ņemt ķiveri līdzi. Pa galvu sadot. Par to 48, ko pārdevām. Jā, mēs viņiem pārdevām 48. Jābrauc? Nu jā, viņi teica, ka viņiem ir džetas detaļas. Labi, braucam uz šrotu ēdoli. Bet viss nav tik vienkārši. Viņi teica, ka ir šīs te džetas detaļas, bet kā tūlīt izrādīsies, nu tur šo lietu viņi uzņēma tik nopietni, ka izdarīja kaut ko tādu, ko mēs neviens negaidījām. Pasies, Regu, visa banda jau ir, jā? Kurš mums te būs runātājs? Man ir tikai viens mikrofons, 5. Reku, jūs esat daudz. Čau. Čau. Labdien. Labdien, netais tik skāp ģīmē. Tu gan jau esi priecīgāks par dzīvi. Čau, vecīt. Jo. Kur 46? Pārdevām, ielikām smaržuņu un aizgāja tālāk. Un īpašnieks neko neteica? Tu saproti, ka neviens tev mīskas nepirks šitādu te motoru? Normāli? Varbūt no otra numura, bet es nezinu, nav neko zvanījis vairāk. Jā? Nē, viss kārtībā. Jā, nākamajā rītā zvanīja, teica, ka vajag labu mašīnu esam. Viss kārtībā. Tātad mēs šodien atbraucām ar džetiņu. Tu vispār brīnījies, ka mēs te paši džetu atbraucām. Un tu teici, ka tev ir daļas. Jā? Detaļas tev ir? Daudz. Detaļas Mums ir vesela mašīna, vecīt. Tad skatieties, skatītāji, šis ir ļoti interesants moments. Tātad rekur ir mūsu džetiņa, un šrotam ēdole ir rekur šitāda džetiņa. 2 vārdos es zvanu Vilnim pēc tavas ziņas, kad tu man atsūtīji. Es saku, mums vajag džeti priekš Roberta, priekš visu tā pasākumu. Mēs sākumā, kas tur ko džeta neatrast? Beigās sapratām, kad ir tūtē pilnīgā. Vispār neko nevar dabūt. Visiem, kam tu zvani, mums pašiem nebija. Mēs domājam, līdz tam laikam, kad tu atbrauksi, ko atradīsim. Vispār nekas, visas sapujušas un visām iekarnē griezt. Visām. Nu, šitai arī bija, bet mums tur ir bišķi pārsteigums tev par tiem griestiem. Un tur beigās sapratām, ka vienkāršāk ir nopirkt mašīnu, ko paņemt uz detaļām, nekā sameklēt detaļas. Jūs speciāli mūsu projektam paņēmāt vēl vienu džetu, kur mēs tā kā varam... Mēs aizskrējām uz Jelgavu, uz Placi, nopirkām džetu no Perekupiem, lai mēs kā šrota Perekup varētu jums iedot detaļas. Un šī džetiņa izskatās labi. Ja godīgi, tad pat labāk par mūsējo. Nu, vizuāli noteikti. Viņai ir jauna apskata. Ko? Viņai tikko iziet apskata. Viņa ir jauna apskate? Jā. Viņi uz automāta ir. Un stūra dzīve ir. Un maģis oriģinālis ir. Var redzēt Jelgavas Perekupus. Sorry. Nu, ārkas sapindzelēta sakrasotas, kas te ir, jā. Lukturīši mums šitie ir labi. Oi, kāds bagažnieks. Ui. Ai, Kas ir? Te kā arī te... Nu, labi. ir? Viņš jebkurā gadījumā ir labāks nekā mūsējs. Kas ir, ko tu redzi? Nu, te nebija labāk kā mums. Viņš ir piepinzelēts? Viņš ir aizmālēts ciet, jā. Ties pašam vai uztaisīt šitādu der. Jā, bet viņā pats smaržo tā patīkami. Nē, stūras tomēr nav. Tad, kad jūs viņu aplasīsiet, mēs viņu domājam tāpat, kad pārdosim tālāk. Mēģināsim vismaz. Viņai jauna apskata, kāpēc ne? Ja mēs atbraucām ar džetu, ir iespēja, ka mēs pārskruvēsim? Palīdzēsiet? Es domāju, ka mierīgi. Nekāda problēma. Tu esi galvenais mehāniķis, jā? Varam pārskrūvēt? Kaut ko dabūt, jā? Jā, bet tas būtu foršīs mums. Nu. Izrādās, ka džetām nāk standarta komplektācijā iekarnē griezt no rūpnīcas jau. Ja tu gribi parastos, tad tev jāpiemaksā. Bet to lietu arī mēs atrisinājām. Griezti džetām šitām te ir kaut kas tāds, ko jūs vienkārši nevarat. Vesels viņus vairs nevar atrast. Plāns mums ir no mūsu džetiņas noņemt detaļas un samainīt ar šīs te džetiņas detaļām. Mums ir vairākas ļoti svarīgas lietas, ko gribam paņemt. Mainīsim mēs kaputu, mainīsim mēs spārnu. Es gribu arī laikam bumperi piereizt, jo šitas izskatās tāds nesapists. Tad logu mehānismu mums vajag. Tad mums būs bagažnieks. Viņš bija, protams, tāds pats, bet viņš ir nokrāsots. Tā kā mēs liksim bagažnieku, un tam arī tie numuru apgaismojums jauns, viss salikts smuks. Un pāris plasmusus no salona arī laikam. Par lūgturiem ir jautājums īstenībā.
Viņi labāk vai ne? Nu, šitā ir kaut kāda, man liekas, kaut kāds aftermarkets. Un tāds dzīvi redzējis. Šitā izskatās stīdziņā. Tikai jānopalā. Ja tik jānopalā. Ja tur palika oriģinālais tekļi, tad mēs ieliksim šito. Šito maģīti? Jā, oriģinālo. Jo? Pats kā oriģināls, nav nekā labāka par oriģinālu. Bet pirms ārdam ārā grib apskatīties, kurai džetai ir labāka vēsture, mūsu vai šrota. Un to mēs darīsim kā ar Vertical, kur jebkurš arī no jums var pārbaudīt auto, kur arī mans promo kods, kuru obligāti iegaumē, jo varēs to visu izdarīt lētāk. Un šeit redzam, mūsu džetiņai ir bijušas 2 avārijas. Viena līdz 500 eiro un viena līdz 1500 eiro. Savukārt šrota džetiņai avārijas ir bijušas 5. Visas super mazas līdz 500 eiro. Nu, ticu, ka te nekas nopietnas nav noticis. Ļoti interesanti, ka mūsējā ieradās Latvijā 2018. gadā, bet šrota džetiņa visu dzīvi ir dzīvojusi Latvijā, kas noteikti nav pluss. Bet nobraukumā skatoties, redzam, ka šrota džetiņa pārliecinoši uzvar tikai 165 000, kur mūsu aparāts ir sasniedzis 500 000. Tad jautājums tev, skatītāji, kur tačka ir labāka? Mūsējā, kas ir braukusi pa Vācijas bāņiem, mazāk bijusi Latvijā, vai arī šrota džetiņa, kam ir nobraukums mazāks, bet visu dzīvi braukājis pa Latviju? Ierakst komentārā, ko tu domā. Es uzskatu, ka abas tačkas ir labas un arī šrota tačkai nav nevainas. O, pasties, kāds ofisiņš viņiem te ir. Nu šeit mums, piemēram, ir stūrīts, ja, ka mums atnāk klienti. Tā labi, jūs esat mans bildes salīmēs, tu dobies. Šeit atnāk klienti pēc detaļām, un tad viņiem tāda reakcija. Cik ilgi tā bilde tas stāv? Nu, kā 2 nedēļas. Pasties, kāds smušklīts klausies. Tev vēl kādreiz presīt bija īstenībā, tas bija ļoti sen apakaļ. Ok, šito varam arī atstāt īstenībā, jā? Tā labi, sīdi vispār. Ko tu ņirds? Ej, tu nost. Jā, dāmas un kungi, man kādreiz bija puķis virsū. Ceru, ka mūsu draudzība nemainīsies. To es nezinu tagad. Es gribu... Puķi? Kas Jā. tev par to puķi? To es gribu aizmirst. Pasties, kas to Es gribu aizmirst to bildi, godīgi tu teikšu. Es te neiešu kopā ar tevi, bet ja tu pretī podam. Pretī podam? Kas tikai pirmais iekšā? Apskatās. Ej, davai! Šito jums ir jāatstāj šeit. Es gribu, lai nākamreiz, kas pie jums, lai šī bilde nevis laikā kādam ļauj fokusēties. Tu esi vienīgā dāma kolektīvā, ja? Nu jā, es jau visu šito iesāku, mēs iesākām ar mammu. Okay. Un tad jau tikai viss džeki atnāca. Es pateikšu godīgi, es uzzināju par šo tēdolu, tad, kad šis jaunietis sāka sociāli viņu reklamēt. Un ar to viss pārsteigums nebeidzās. Iepriekš minējām par džets griestiem, ka viņus vienkārši nereāli atrast. Un arī šrots ēdoli teica, ka, diemžēl nebūs, bet viņi bija uztaisījuši ļoti lielu pārsteigumu šajā sakarā. Jā, es esmu tagad kursīšos. Aiz muguras ir džeta, un iekšā gaids jau ņem ārā griestus. Jo izdevās sarunāt, ka mums ir reāli pāris dienas laika, lai tos griestus nodot Robertam. Sarunājām, ka tepatās mēs pat viņu nedzinām nost. Tepatās noņemam vecos griestus stoikas un džetai būs melnie griesti. Tas ir mūsu otru. Šitādi griesti jums derēs? Melna alkantara. Melna alkantara? Ar visiem plāsmasiem, saussargiem, visu kompleksu tā, lai nav tā, ka jums stoikas, piemēram, balts, viss ir melns. Tu kosīgi nejūties kā Ziemassvētkos? Labāk. Kā tas štuka vērtībai klāt, ne? Nevarēs dārgāk par... Eju, bet tu posties, jo. Posties, te viss ir vienkārši perfekti. Šitie visi mums ir sakrāsoti. Man liekas, ka nevienai džetai Latvijā nav tāda griezta. Labi, pastāst, kur tu dabūji tādas grieztas? Ir kursīšos viens džeks. Tas ir no Saltas uz ezeru kaut kur tur galīgā nekurienē. Es viņam zvanu, klausies, griezti, viņš tur viens pīps, 2 dienas un gatavs. Gribu pateikt milzīgi paldies Džekam Gaitis, kurš tiešām atsaucās mūsu griestu lielajai problēmai, kad vienkārši nevar šādu lietu dabūt. Profiņš uz griestiem, ja? Profiņš uz griestiem, jā. Ja nav noslēpums, cik tas maksā pie viņa, vai tas nav īsti šobrīd, mēs par to nevaram runāt. Es nezinu, cik tieši džetai maksā. Jā. Bet es prasīju sev sporta dīzelim, čia es esam kompaktam. Viņš teica, ka kaut kas ap 200 eiro. Ap 200 eiro? Tā kā ir Džeks, kurš to visu dara un šobrīd izskatās vēl par lēto, tā kā noteikti paspējiet pierakstīties, jo
kad būs garas rindas, es domāju, viņš sapratīs, ka jāceļ tā cena augšā, bet šobrīd var to paspēt pa labu ciparu sev tik pie jauniem griestiem tačkai. Zinu, mums tikko Džeka pateica, kad ir vēl citas džetas detaļas, kas ir sarkanā krāsā, ja mēs negribam melnus. Tad atkal būtu darbiņš kostikam, tu visu krāsot. Bet mums ir īstenībā interesē apsīties, cik viņas dzīves ir. Diskus tu vēl gribi, lai mēs jautājam. Saprotu, ka viņi ir veselu mašīnu nopirkšu, tu gribi, lai mēs vēl diskus prasam. Tas ir īstenībā. Jā, bet... Tu jautāsi, es čisti nejautāšu. Es jau visu esmu izjautājis, ko var pa diskiem, to pašam jājautā, ja? Tu iesim tagad līņās un tu jautāsi. Kad būs piemērots laiks. Brīdis. Davai. Un tad sākās visa tā burvība, ja? Jā, šī ir mūsu virsbuļu noliktava. Ei, tu nostik daudz visu kaut kas te ir, klausies. Bet te ir baigā fīča, kur te var redzēt. Redz širās tam lapiņas. Tā liekas, viss vienkārši plauktos sastumts. Mēs kompajā apskatāmies lapiņas. Kodus vai ir vai nav, un ja ir, tad mēs atnākam plauktos. Nav tik vecos laikos, ka tu ejai tur akņāties. Tas ir džetai? Jā, tie nav vēl iekšā. Jā. Šitie bija sākotnēji, bet tad mēs domājām, ka varbūt tomēr nē, ka varbūt tagad melns. Bagžnieku vārds, kas ir vispār nenormāli retums. Es maz neesmu redzējis. Ir labs? Vispār tas ir tāds veselāks. Viņš izstās labāks, ja ne? Par tiem melniem viņš ir labāks, jā, bet... Vai tu gribi krāsot? Jā, bet tādu negribās tāpat krāsot. Tā kā jūs atcerieties, jums kaut ko vajag, noteikti atbalst rekur Šrots ēdola komandu. Viņi mums palīdz, un jums kaut ko vajag, viņi arī jums palīdzēs. Ko, šitā viss tas spārniem ir, ja? Jā, šitai pirmā spārna noliktava, un tur galā ir otrā, bet ir pa maz, bet mums arī daļa jāmet ārā. Kāpēc? Šitādi, šitādi spārni, piemēram, tādi, nevis tā, ka jūs labie perekup, tāda standarta perekup nopirks, uz tirgošanu tīri. Bet tā, cilvēkam, kas tev grib mainīt, viņš negrib. Jā, viņš negrib tādu, lai gan viņš jau nav caurūsējis, tu jau viņu var braukt, bet cilvēki jau grib perfektu. Mums, piemēram, bija 30 A4B pēc durvis. Viņas viss tika iznests ārā no šitās noliktavas, tāpēc, ka man nebija zolīdākām detaļām vieta. Kas ir tāds zolīdāks no tačkām, ko cilvēki var atrast? Jo Šrots jau asociējas ar vecām mašīnām, kur... S67. gada. Okay. Aizmugurējais bumpers jau priekšējo pārdevām, te kapots ir, durvis pilnībā visas. Arī kaut kas ir? Šitai F10. F10, sudrabs. Tad mums regu, piemēram, gods Audi 90. Šitais? Audi 90 postieties. Labs. Kā jūs vispār tiekat pie tačkām? Mums kvantumā piedāvā ikdienā mašīnas. Jā? Mēs to nespējam nopirkt, ko mums piedāvā. Okay. Tā jau daļa ir tāds, ko mēs varam arī pārdot reāli. Kas ir ejoši, mums piedāvā ejošas mašīnas un reāli pa smieklīgām naudiņām. Okay. Jo tomēr, Šrotam jau tu nepiedāvā pa kosmiskām cenām. Pa tīrikas cenām mums arī neinteresē pa tīrikas cenām, bet man Vilnim tāda problēma, ka viņš pērk visas misens. Un tagad gribās, tādas, bišķiņ tagad, varbūt ne augstāko klasu, bet kaut ko tādu pa vidu. Un šajā brīdī mūsu džetas detaļu vizīte sagriezās kājām gaisā, jo Kristaps teica šo. Gatavi esat? Mēs esam gatavi. Mēs jums kaut ko... Saprotam, ko mēs darām? Mēs ir kā atnācām džetu. Jo, kad pateica lietus mētelis un paņemat kiveri, kā man negājas kopā. Es pat nezinu, kā to pieteikt. Jā, nepārspīlējot, viņi savā sētā ir uztaisījuši sacīkšu trasi ar visām šīm izkastēm, un tūlīt mēs dosim vaļā. Vispār te kādreiz bija gaters, kokzāģēto. Un te bija viss nenormāli aizauts, viss tas sūdi, viss kaut kas te bija. Un mēs nesen noplanējām to lauku, un tad vienu dienu mēs izdomājām te paši padragāties ar mašīnām. Tad, kad jūs braucāt, mēs domājām, mums tās tačkas, kā tu redzi, ir te pusi no tām šodien ēdolē, tepat ir nopirkts uz vietas. Tur 50 eiro gabalā. Un viss sabūstevojām, salējām kaut kādas degvielas, un es domāju, ka mēs te pamauksim visu vaļā. Un ja kādam sūdīgi paliek, ir arī katafalks. Ir katafalks? Es sapņoju par katafalku. Viņa jau nav bremzes, bet var braukt. Tas ir antilāks. Kaut kāds 3,2 vai kaut kas tāds. Jā, viņa jau kaut 200 cik tur kilovati. Ādams ģimene veic. Ei, tu šis ir labs draugi. Mums vajag šitā nopirkt varbūt kādreiz. Puses smukojis jau. Nē, tā ir vecā S klase, bet ar nākamās paudzes to purnu. Ja šitais viss ir nenormāls mākslas stikla šķiet. Bet es šorīt, viņam no bremzes, es viņu pielaidu, ieliku draivā, viņš šāk braukt, iebrauc sienā. Šorīt zaplējis, jā. Ei, to nost. Jums zārks ir? Nedabujām, mēs gribējām. Vilnis teica, ka vajadzētu kādu lietot dabūt. Es kā nesaprotu, kur to var lietot. Jā, bet boigās, durvis klausies. Es zināju, ka šitā tā ir. Tas ir tā, ja tev kaut kur savāc, ka tu var paspēt pamukt no iekšā. Jā, pasties, cik omulīgi, ne? Kosik iekāp iekšā? Nē.
Vai iekāp? Priekš video. Jau no šito jau var braukt tā kā uz festivāliem un normāli te ir jau viss gultiņi, te var mantas augšā salikt, viss ir tāds, normāls. Mājīgi arī tas viss tāds. Jā, te vēl viss tāds ledskapīši var ielikt visu kaut ko. Visu šito pasākumu var kā ledskapīt uztaisīt. Pat sveic. Ir kādam uguns? Beidz. No ko, dāmas un kungi, sāksim braukt mazā derbijā tagad. Kosik, es došu tev to godu nopūst svecīt. Šīdās brīles no dejienas ir? Tev remontē mašīnu. Pagaies, kā pat taisciet, jā? Vai airbagi ir atslēgti tā mašīnā? Mums ir katafalks, par ko tu satraucies? Klausies, man tiešām ir jautājums par BMW, par cik jūs viņu dabūjāt šeit? Šeit? Jā. Drīkst? No. Kas tas par motoru? 1.6, 1.9, kaut kas tāds. Ej, tu nost! Ej! Šis beigsies vai nu labi, vai ļoti slikti. Šīdās brīles no dejienas ir? Kosik, es došu tev to godu nopūst svecīt. Ja visi šroti būtu šādi, tad es katru dienu brauktu pēc detaļām. Jā, darba drošība pirmajā vietā. Pagā, viņš ir jaunais darbinieks? Pirmā nedēļa. Otrā nedēļa. Otrā nedēļa? Šīs bija tik jautri! Es biju aizmirsis, cik foršas ir. Man tā patīk, es vispār gāzi vēlēju vaļā vienkārši. Cik iet, tik iet. Šīdais īstenībā ir kaut kas līdzīgs kā mana ātrā palīdzība. Es domāju, ka viņš smuka metās iekšā, vai ne? Ir labs, ne, kad leņķīt var labi dabūt. Tas gan jā, tikai roka tā nepareizi slēdzās. Viņš māks tā kā trešo, jo otro visu laiku iet. Nu jā, viņi nevar... Viņi tā sākumā tā grūti. Jā. Man ir pilna mute ar smiltīm. Es to daru jūsu dēļ, tādēļ obligāti nospiežiet laiku šim video. Tu tikai nesaki mammai! Tev kaut kas kūp! Kaut ko bišķi pārsit, ne? Jā, es jau sānā iemocu, tā gan es negribēju. Viņš teica, ka viņš nebija gaidījis. Nu, veicīt, paņem īķi, kā bija. Tā varēja just to masu, ka vienkārši tur ir pēkšņi stum un tu neko nevar izdarīt. Tā kā, nezinu, kā maz bērns pret, nezinu, kaut ko šitā. Labs, ne? Tikai drusku bail bija, kad viņš bija aizmugurē, visu laiku bija bail. Un tad, kad viņš iepisa, es domāju, tad šitā var. Maiganā viņu dadzīt, bet nepaspēja. Bet mums vajadzētu... Mums vispār vajadzētu iet strādāt, jo... Kā var pat šitā tagad iet strādāt? Es saku, tāpēc labāk ir pastrādāt sākumā un tad izklaidēties, jo man tagad gribās tikai šito darīt. Mēs varam atstāt džetu
prom. Tev vēl par diskiem jāprasa. Jā. Bet tagad nav īstais brīdis, ja viņi bišķi pārdzīvo jau pāris mašīnas pēc. Mēs varam ja es domāju, viņiem piekritīs palīdzēt, Pa daudz, jā. Un mēs aizbraucam prom, un pēc tam tā klausies, mašīnas kā diski ir. Cik ilgi mēs te dzīskoņi? Bišķi jāstrādā. Jāiet strādāt. Liekas, ka ir jāiet strādāt. Ok, bet kamēr vēl kāds strādā un mums var palīdzēt, mēs iedzīsim tačkus iekšā, beigsim nodarboties ar jautrām lietām, izdarīsim darbiņu, kamēr mēs te atbraucām. Abas džetas, dāmas un kungi. Reku mūsu donoru džeta un reku perekupu džeta. Abas ir iebraukušas iekšā. Un tas, ko mēs darīsim, ir, mēs nevis paņemsim detaļas, mēs viņus pārskrūvēsim, tātad, samainīsim vietām. Man ļoti interesē pēc tam, pa kādu ciparu viņi pārdos. Es ļoti ceru, ka viņi nepārdos viņu dārgāk. Kā tu liekas, cik mēs vispār mūsu džetiņu varēsim pārdot ar visiem smukumiem virsū? Nezinu, vēl kamēr mēs viņus attaisīsim. Atkal tirgus var pamainīties, var tās cenas pakāpties, nokristies, nezinu. Viņš grib kosmosā raud, bet viņš negrib izklausīties kā kosmonauts tagad. Es zinu, viņš baidās, ka būs komentāri, kas teiks, Kosti, kāda džeta nezinu, cik vispār tirgu ir dārgākā? Dārgākā vispār, man liekas, ir pāri 3 drusku. Jā? Jā, bet mēs vēl nezinām to līdz galam, cik labi viņš mums sanāks, cik stīdzīgi. Mums ir jāapskatās, kas mums tur beigās visi iznāk. Un tagad notika kaut kas tāds, ko es laikam vēl līdz šim nebiju filmējis. Mēs no 2 vienādām tačkām apmainīsim detaļas, visas tās labās no šīs džetas saliksim uz mūsu džetiņas un visas netik labās liksim uz ēdoles šrota džetas. Te noteikti liela paldies jāsaka viņiem ne tikai par iespēju aplasīt šo auto, bet arī par palīdzību samainīt detaļas. Viņi kā šrotnieki šādu pitstopu var izdarīt ātrāk kā jebkurš mirstīgais. Un šādu skrūvējot tačku likās, ka vakars jau sāk palikt mierīgs un vairs nekas stulbs šodien nenotiks. Bet tad viņi man piedāvāja vienu lietu, no kuras es nekādīgi nevarēju atteikties. Kostik, mums viena lieta jāizdara. Nē. Vai nāc, ejam. Viss būs kārtībā, tas ir droši. Kostik, tavai. Nē. Pāris reizītes. Nē. Kas ir? Man nepatīk karuseļi. Bet tas nav karusels, tas ir bembis, nāc šurpu. Viss jau ir kārtībā, viss ir droši. Ir droši. Aizmirsti. Ko? Aizmirsti. Tu man nevarēsi neko pretī iedot, lai es iegāptu tur. Es tev, neko. Aliņas daudz nopirkšu. Nē. Mājām ceļā. Ko piedāvāt, es nekāpšu iekšā. Nopietni? Nopietni, nē. M4? Nē. Vēl būs 2, nē. Tātad, labi. Ok, paldies. Forši tāds servis vienkārši bomba šeit ir. Cik ātri var iegriezt, vai? Kostik, tu vēl var pārdomāt. Man ir jēgas prācēties par. Lūdzu, mājās neko tādu neatkārtojam. Kostik, kā piekšā! Aiziet! Maucam! Nereāli krūti. Domā, ātrāk nevar? Eskalators var atskrūvēties. Skaita apgriezienus, un viņš jau uz vietas ir. Galvenais, lai es krītu uz to pusi, jo te nav darbiņš nav viegls, bet ir atbildīgs. Ļoti labi, Vecīt, ļoti labi. Es saprotu, idejas mēs atbraucām pēc džetas detaļām, tā ir taisnība. Bet šitas, Vecīt, tev ir jāpamēģina. Tas bija viena bomba, es gribētu vēl ātrāk īstenībā. Bomba, Kostik, Vecīt, es saprotu, ka mēs dzīvojam tikai vienreiz, tev ir iekāp. Pamēģini, kad tu redz, viss bija droši. Nereāli krūti. Un turpinājumā te notika kontrolēts bardaks, abas džetiņas tika izģērbtas un ļoti operatīvi detaļas tika samainītas. Piemēram, paskatieties uz šo pām, un mums ir jauns spārns, kurš nebūs jākrāso. Un Kostiks parūpējās, lai nebūtu visiem tas jādara ar tukšiem vēderiem, viņam ir slēpts pavāra talants un visi to novērtēja. Ir laiks. Pat diskiem.
izstāst, ka tu dīdies visu laiku, bet vienkārši tu man saņemties. Nē, vienkārši es par to nebūtu, es jau būtu paprasījis 150 reizes. Krasi. Tu man tādā stresā iedzina ar to. Ej, pajautā tagad. To tagad es esmu sastresies, es nevarēšu pajautāt. Baigais šots, ne? Īstenībā ļoti akurāti. Te paskatiet, es atradu kaut ko sev. Migliņas, žurkai. Bet īstenībā, ja tā padomā, ja meitām, piemēram, patīk staigāt tur pa veikaliem, ja, kaut kādiem, es labprāt tev pačakotu kādu plauktiņu, mazums kaut ko. Kaut kādu dimantiņu atrod, Noteikti, tie ir tādi dimantiņi, ka viņi paši par viņu nezina. Īstenībā nevienu te nelaiž šitā te, bet labprāt šitā darītu. Mēs labprāt šitā visu brīvdienu šitā staigāt. Un kaut ko atrastu. Bet mūsu džetiņa bija gatava. Ne gluži gatava, bet virsbūves detaļas un lampas, viss vajadzīgais tika samainīts. Vienīgi jaunos griestus neielikām, jo bija jau vēls, un tā jau viņus aizkavējām pārāk ilgi. Izdarīsim to kaut kad nākotnē, citā sērijā. Vispār šajā brīdī bija baigais izšāviens, un kameras priekšā vairs runāt negribējās, bet milzīgs paldies Šrots ēdolu komandai. Viņi ir fantastiska komanda, un katrs kā cilvēks ir ļoti sirsnīgs un izpalīdzīgs. Turpinājumā devāmies atpakaļ uz Piņķiem un mūsu Nordspace mājām, kur atkal mēs gulēsim garāžā, esam paņēmuši līdzi savus madracīšus, bet, ja gribam tikt līdz tam Bentleyam, tad mums ir jākapā. Un to mēs arī turpināsim darīt. Ierakst komentārā, ko mums vajadzētu vēl izdarīt ar mūsu džetiņu un par kādu naudu mums viņu vajadzētu tirgot. Bet nākamajā sērijā darīsim visu, lai beidzot pārdotu mūsu Tauregu un varētu meklēt jaunu perekupu auto. Un paldies tev, ka noskatījies šo video līdz galam, novērtēšu piesakos kanālam, ja neesi to izdarījis, un piedodiet, ka tās sērijas nesanāk tik bieži izlaist, kā pašam gribētos. Tikko aizvadījām daudz dažādus projektus un visi tie svētki, un tas izsita vairākas nedēļas no montāžas stundām, un nesanāk visu samontēt tik ātri, kā pašam gribētos, bet es noteikti darīšu visu, lai biežāk varētu jums parādīt, kas tam mums šeit notiek. Bet tagad saku čau, tiekamies citos piedzīvojumos.